Labdien! Šī video virtuve mans zāle. Šodien pagatavošu vējkūks ar zefīra krēmu. Vajadzēs mīkla ūdens, augļi, milti, olas un šķipsniņa sāla. Zefīra krēmam cukurs, ūdens, želatīns, citrānskābes, soda, vaniļas cukurs un šokolādes glazūrē cukurs, kakao, ūdens. Sāku gatavot mīklu. Katliņā lieku ūdeni, sāli un eļļu. Lieku uz uguns un uzvāru. Un pievienoju klāt uzreiz visus miltus. Un ļoti intensīvi visu samaisu. Un vāru kādu minūtes divas, līdz paliek tāda viendabīga masa. Ļauju padziest kādas minūtes 3–4. Un pievienošu klāt jau sakultas olas. Var arī pa vienai olai likt klāt, bet man ir ērtāk, kad ir olas sakultas. Un pa daļām pievienošu olu. Mīklai jāsanāk elastīgai un gludai. Mīklu kārtoju konditorijas maisā. Vai arī var izmantot karoti. Mīklas kūciņas lieku karstā cepeškrāsnī uz 220 grādiem. Jātur kādas minūtes 10. Pēc 10 minūtēm karstumu jāsamazina līdz 170 grādiem. Pa šo laiku nedrīkst virināt turtiņas pirmās 10 minūtes. Un vēl pacepšu kādas minūtes 15. Pa šo laiku pagatavošu krēmu. Sauso želatīnu pārlieju ar augstu ūdeni. Atlieku maliņā uz minūtēm 5. Tagad gatavošu sīrupu, cukuru, ūdeni, lieku katliņā un uzvāru. Kamēr cukurs izkus, var maisīt, pēc tam nevajadzētu gan. Vārīšu kādas minūtes 7–8. Un želatīnu lieku karstā ūdenspeldē. Sīrups ir gatavs. Sīrupu lieju traukā un ļauju kādas minūtes 2, lai padziest, un tad putoju. Tad sīrupam pievienoju klāt želatīnu. Želatīna sīrupu putojuši kādas 10–12 minūtes. Lūk, kūciņas gatavs. Ļauju arī padziest. Kad masa krēmam paliek balta, pievienoju klāt vaniļas cukuru, sodā un citronsulu. Vai nu citronskābi izšķīdināt ar ūdeni.
putoja 10 minūtes. Katru kūciņu speciāli iegriež, lai viņi bišķiņ paliek tā pažūst no iekšas. Un pildu mūsu kūciņas. Šāds kūciņas sanāk tik garšīgs. Nemaz nav treknis. Un tagad pagatavošu šokolādes glazūru. Katliņā lēju ūdeni, cukuru un atkal vāru. Vārīju 8 minūtes sīrupu un karstam sīrupu un pievienoju klāt kakao pulveri un intensīvi samaisos. Līdz masa sabiezē. Jāmais kādas minūtes 3. Ja šokolādes glazūra sacietējuši, tad viņi var likt atkal karstā ūdens peldē, un tad viņi paliks šķidri. Un smērēju kūciņas. Man sanāca 25 kūciņas. Šādas kūciņas var stāvēt leduskapī 2–3 dienas. Vējkūka zefīra krēma gatava, lai labi garšo, veiksmi gatavošanā. Uz tikšanos!